Labdien, klausītāji! Man ir prieks jūs atkal satikt kārtējā Rīgas drošības fóruma raidierakstā un priecājamies jūs satikt vai būt jums kopā jau 5. gadu pēc kārtas. Un šodien mēs faktiski runājam par visneaizsargātāko sabiedrības daļu. Mēs runāsim par sievietēm un bērniem starptautisko konfliktu kontekstā. Un, lai gan šis temats ir daudz apspriests, tad NATO un transatlantiskās drošības un demokrātiskā kopiena saskars ar vēl nepieredzētiem draudiem starptautiskā mērogā. Mēs saskaramies ar vairākām krīzēm dažādos pasaules reģionos, un tas liek mums pārbaudīt šo jautājumu, vai mēs varam saglabāt starptautisko mieru un drošību, un vai mēs varam pārliecināties un nodrošināt to, ka sievietes un bērni un viņu intereses tiek izvirzīti uzmanības centrā, un ka viņi gūst kādu labumu arī no šādām pūlēm. Lai apspriestu šo tēmatu, esmu uzaicinājusi izcilu speciālisti Stefāniju von Hatki, kas ir Kanādas sieviešu mieru un drošības pētījumu katedras pārstāve, viņa Kvīnas Universitātes politisko pētījumu profesore arī ir un Starptautiskās aizsardzības politikas centra līdzstrādniece. Man ir prieks jūs sveikt, Stefānija, prieks šeit būt. Man ir arī jāpiebilst, ka viņa ir autora grāmatai Deploying Feminism, kas ir feminisms un feminisma loma, feminisma un dzimuma loma NATO militārajās operācijās. Tas ir balstīts uz jūsu darbu Irākā, Kosovā un Baltijā. Bet es uzskatu, ka tas lieliski iekļausies mūsu diskusijā. Tāpēc gribu sākt ar pārdomām, un arī savos pētījumos es redzu to, ka nedrošības konteksts, īpaši konflikta situācijās, tiešām pirmkārt mēs runājam par militāru personu un militārajām interesēm, par aizstāvības interesēm, nevis cilvēktiesību interesēm. Bet kā jūs domājat, kādi ir jūsu novērojumi no darba praktiski? Tas ir tik svarīgs jautājums, un es tiešām domāju, ka šīs lietas neizslēdz vienu otru. Pētījumi, uz kuriem es koncentrējos, apskata sieviešu mieru drošības jautājumus un programmas, patiesībā mēģina saskaņot šos abus, lai mūsu izpratni par drošību un aizsardzību būtu plašāk un atspoguļotu arī cilvēku priekšstatus par drošību. Un, kad mēs skatāmies uz Apvienoto Nāciju organizāciju, tieši tāpat uz NATO un Eiropas Savienību, Āfrikas Savienību, kuru ietvaros tiek izstrādātas operācijas starptautiskās plānošanas konfliktu skartajās zonās, ir svarīgi domāt par to, kā par drošību plašākā skatījumā, lai tas ir ilgtspējīgāk un lai mēs varētu sasniegt labāku rezultātu mieram. Un tāpēc patiešām ir jāmēģina šī saruna pārveidot tā, ka cilvēku tiesība aizsardzība vai uz cilvēkiem vērsta drošības definīcija nav savstarpēji izslēdzošas lietas. Ir jāskatās uz to plašāk, uz drošību un aizsardzību, saprotot, ka pastāv dažādas valstiskas intereses, bet arī ir jāsaprot, ka izstrādājot risinājumus ir jāņem vērā, ka tiem jābūt ilgtermiņa un tiešām jāreikinās ar iedzīvotājiem. Un tiešām NATO ir darījusi daudz, lai savās operācijās integrētu dzimumu jautājumu, ja mēs runājam par aizsardzību, atturēšanu, krīžu vadību un novēršanu, bet varbūt mēs vēl varam nedaudz runāt arī par to, jo tiešām, kad mēs runājam par NATO, bieži vien mēs sakām, ka NATO tad ir par aizsardzību, par drošību, bet patiesībā tas ir arī demokrātijas spēks. Pilnīgi pareizi, ziniet, tieši tā. Tāda saulaicīga diskusija par NATO un apņemšanos nodrošināt sieviešu mieru drošības jautājumus. Viļņas samita laikā, piemēram, tika paziņots, ka sieviešu mieru drošības politika tiks atjaunot, un šobrīd notiek NATO konsultācijas, lai līdz Vašingtonas samitam, kas sakrīt ar 75. NATO gada dienu, notiks arī NATO jaunās sieviešu mieru un drošības politikas atklāšana. Protams, ka politika pati par sevi nav jauna, taču tā tiek atjaunināta. Sievietes miers un drošība uzliek NATO pienākumu
koncentrēties uz šo dažādību savā praksē, attiecībā uz sieviešu pārstāvību un līdzdalību NATO struktūrās, un arī attiecībā uz sieviešu pārstāvību un līdzdalību operācijās. Taču tas liek arī NATO domāt par dzimumu līdztiesības perspektīvu, tieši tāpat kā jūs atzīmējāt pareizi. Un tas mudina pilnīgi visu NATO kopienu, civilo, militāro, padomāt par šiem drošības aspektiem, kas ir saistīti ar dzimumu. Piemēram, kad NATO plāno, veido misijas, operācijas, koncentrējas uz operatīvo plānošanu, tad būtu jāpārdomā arī par konkrēta konflikta atšķirīgo ietekmi uz dažādām iedzīvotāju grupām. Un viens no tematiem, kas noteikti nonāks arī Vašingtonas samita uzmanības centrā, ir konflikts Ukrainā. Tas ir noteikti tas, kas arī Latvijas ziņu virsrakstos ikdienā nonāk, un mēs esam par to noraizējušies. Tomēr es nedomāju, ka mēs pietiekami saprotam to, kā konflikti nesamērīgi ietekmēs sievietes un bērnus. Tā ir taisnība, ja mēs runājam par vardarbību ģimenē, mēs saprotam, kādas ir sekas, taču konflikti ietveros arī ir tik daudz dažādu draudu, varbūt ar ko saskaras sievietes un bērni. Varbūt jūs varat mazliet pastāstīt par to, kādas ir jūsu pārdomas par situāciju Ukrainā. Iebrukums 2022. gadā, tam ir bijusi dramatiski ietekme uz iedzīvotājiem. Piemēram, mēs redzam, cik daudz ir bēgļu, un mēs redzam, ka to vidū visvairāk, protams, ir sievietes un bērni. Tas ietekmē to, kā starptautiskā sabiedrība vai NATO vai atsevišķas dalību valstis var sniegt savu atbalstu, izstrādāt atbilstošas reaģēšanas mehānismus un palīdzēt, atspoguļojot caur to vajadzības, kādas ir bēgļiem, un mēs arī redzam to, kā Krievija ir normalizējusi ar konfliktu saistītu seksuālo vārdarbību, konkrēti izvarošanu, izmantojot to par kara taktiku, un tas ietekmē gan vīriešus, gan sievietes, taču atšķirīgi, un ir ļoti svarīgi nosodīt visstingrākajā veidā šādas darbības un arī uzsvērt to, ka tas ir pārveidojis Ukrainas drošības spēkus un Ukraiņu bruņotos spēkus. Pirms 2022. gada sievietes bija pārstāvētas Ukrainas bruņotajos spēkos, taču pastāvēja kādi ierobežojumi attiecībā uz noteiktām profesijām, pozīcijām, amatiem. Bet līdz ar iebrukumu 2022. gadā sieviešu dalība drošības bruņotajos spēkos un viņu līdzdalība ir tagad mēs runājam par masu mobilizāciju, patiešām ir jāraugās uz visiem iedzīvotājiem attiecībā uz to, kurš ir gatavs dienēt, kalpot, palīdzēt, un mēs redzam, ka sieviešu līdzdalība ir ievērojami palielinājusies jau no pat frontes līnijām līdz pat aizmugurei un atbalstam. Tātad dažādās lomās, ko ir ļoti svarīgi atzīt. Un mēs bieži vien redzam šādas tendences. Mēs redzam, ka ir dalību valstis, NATO, kuras ir atcēlušas profesionālos ierobežojumus sieviešu dalībai bruņotajos spēkos. Tam, protams, ir arī dažādi iemesli. Dažreiz tie bija kādi izaicinājumi, bet dažreiz tas ir tas, ka tika pārvērtēts drošības novērtējums. Tas ir drauds, ir piemēram palielinājies kā eksistenciāls apdraudējums visai sabiedrībai, un tā tas tiek tagad uztverts un ir jāskatās uz visiem iedzīvotājiem, tāpēc to ir izdarījis Ukraina un arī citos kontekstos mēs to redzam, ka pastāv eksistenciāli draudi pēkšņi, plaši arī atveras durvis sieviešu līdzdalībai. Bet tas man noved pie domas, ka šeit runa ir arī par politiku. Dažkārt politiskās apspriešanās tas ir tāds polarizējošs jautājums. Kāpēc jūsuprāt tā ir? Fakts, ka dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību jautājumi ir politizēti un kļuvuši par polarizējošiem tematiem, tiešām ir jāsaka, ka tas ir diemžēl tā, un tas kaitē mūsu spējai panākt drošību un ilgtspējīgu mieru. Godīgi sakot, tā man šķiet, un arī visā pasaulē. Mēs arī redzam, ka no visspēcīgākajiem empiriskajiem pierādījumiem, ko mēs esam guvuši, jau varam, ka tieši spēcīgām sabiedrībām ir šī te līdztiesība starp dzimumiem, kā mēs varam skatīties uz šo
problēmu, mums ir vajadzīgi empiriski dati, uz ko balstīties, un sieviešu tiesības, dzimuma līdztiesība, drošība. Mums vajadzētu uz tā arī balstīties. Ir jāizveido, vai tas būtu NATO kontekstā, vai globālā, vai nacionālā kontekstā, izstrādāt konkrētus risinājumus. Un tāpēc, ja mēs skatāmies uz to, tad ir viegli atkāpties no kādām politizētām debatēm, domāt par to, kā veidot savas programmas vai sistēmas, koncentrēties tieši uz to, atbalstot mieru. Un, ja mēs domājam par NATO kopumā, tad tiešām ne tikai drošības un aizsardzības pozīcijas dalībnieki veido šo spēcīgo aliansi, kas ir kļuvusi par vienu no kritiskākajām sastāvdaļām, noteikti, piemēram, Latvijas drošības struktūrās, bet es domāju, ka, piemēram, tas ir kā piemērs, kā mēs varam sadarboties dažādas puses, lai veidotu labāku vidi katram iesaistītajam. Tad vai jūs domājat, ka NATO ir kā starptautiskā mērogā, ir tāds kā dzimuma līdztiesības, dzimuma perspektīvas integrācijas tā kā objekts un spēks uzliekot šo te dzimumu tematu vispār un sieviešu integrāciju visos līmeņos un visās operācijās, vai ir kaut kas, ko mēs varam darīt labāk? Protams, ka vienmēr ir vieta uzlabojumiem, bet es domāju, ka mēs varam izcelt labo praksi, kas arī parādās no NATO konteksta. Tas ir tas, kā institucionalizēts ir sieviešu miera drošības darba kārtība. Mums ir jāaptur prātā, ka salīdzinoši jauna darba kārtība tā ir NATO kontekstā. Pirmā tika pieņemta 2007. gadā. Tad runājot par visu NATO vēsturi, kas aizsākās jau 1949. gadā, tā ir pavisam nesen politika un prakse. Taču tās pieņemšana vai politikas pieņemšana un fakts, ka tā tiek regulāri atjaunināta, tas fakts, ka militāri personas ir pielāgojušas politiku arī saviem mērķiem, ar kaut kādu militāru direktīvu, kas būtu svarīga viņu vajadzībām, misijai, operācijām. Tas fakts, ka tās ir izveidotas īpašas tādas pozīcijas, lai atbalstītu šīs saistības, un pastāv arī ir īpašais pārstāvis ģenerālsekretariātam, tad tieši dzimumu jautājumos, līdztiesības jautājumos un struktūrās, NATO visā struktūrā, tad šīs te apmācības, kas arī tiek piedāvātas NATO kopienai un finansējums, tieši tāpat tās ir jau jūtamas izpausmes un pierādījums tam, kā notiek institucionalizācijas process. Tas nozīmē, ka NATO ir spējusi pakāpeniski balstīties uz šādu progresu gadu no gada. Šajā jomā es domāju, ka NATO ir ielikusi labus pamatus šīs darba kārtības uzplaukumam, un tas tā, protams, ka sastapies arī ar organizatorisku kādu pretestību, reizēm ir šķēršļi un izaicinājumi jau pat visaugstākās vadības līmenī, bet, kad mēs redzam, ka šis te pamats ir izveidots, mēs vismaz varam pakāpeniski balstīties uz tādu un gadiem ejot turpināt atjaunināt mūsu redzējumu. Un tas ir tas, ko mēs noteikti redzēsim arī 2024. gadā, ir tas, kā tiks atjaunināts NATO redzējums, kas ir vērsts uz dažādām mācībām, kas gūtas no iepriekšējām misijām. Un pieaugušas dalību valstu kopienas ieguldījums ir tas, pateicoties, kam NATO patiešām ir turpinājusi arī uzņemt jaunas dalību valstis. Tas man liek arī pārdomāt, piemēram, bieži dzirdu to un ļoti bieži vēlos runāt tieši par drošības jautājumiem sievietēm, bet dzimumu līdztiesību, bet viņi saka, jā, sievietes var nākt un piedalīties noteikti, un mēs esam izveidojuši noteiktas institūcijas sieviešu atbalstam, un tas ir atvērts un nav nekāda aizsprieduma, bet tomēr mēs redzam, ka pilnīga sieviešu līdzdalība vienlīdzīgi ar vīriešiem, un šodien mēs runājam par dzimumu lomu, vai jūsuprāt, tas, ko mēs redzam sabiedrībā un to, kā mēs socializējamies kā cilvēki, vai arī tas ietekmē un kā tas ietekmē sieviešu dalību militārajos spēkos. Es jums pilnīgi piekrītu, dzimumu lomai sabiedrībā ir liela nozīme. Un tas noteikti arī ietekmēs to, kādas izvēles cilvēki izdara. Mums ir īpaši jāpievērš uzmanība tām sievietēm, kas ir bruņotajos spēkos, un jāpārliecinās par to, ka viņas saņem pietiekami labu atbalstu, un dzimuma integrācija ir pastāvīgs process, kas turpina tikai uzlaboties.
Tas, kas ir bijis ļoti svarīgi, kā solis, kas jau ir veikts, ir dažādu formālu profesiju šķēršļu likvidēšana sievietēm bruņotajos spēkos. Protams, ir arī neformāli daudz šķēršļu, daži to var saukt par kultūras barjerām, un tas fakts, ka militārā kultūra sākotnēji ir bijusi izstrādāta, tā kā vīriešu izstrādāta vīriešiem. Tas, kā organizācija mainās šobrīd, iesaistoties tajā vairāk sievietēm, mēs šādas pārmaiņas tiešām redzam un nepieciešamās tam pielāgojums, un tā, manuprāt, ir daļa no pilnīgi normāla pārmaiņu procesa. Taču tajā pašā laikā mums ir skaidri jāredz. Ir noteikti reāli izaicinājumi, ar kuriem joprojām saskaras sievietes bruņotajos spēkos, neskatoties uz to, ka tiek novērsti šie profesionālais šķēršļi, attiecībā uz to, kā militārās vispār iekārtas vai sistēmas ir piemērotas vai nē, dzimumu integrētiem spēkiem, dažādiem pielietojumiem, un tostarp, piemēram, augstais seksuālās vardarbības līmenis. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, un tas būtu ļoti svarīgi virzīties uz priekšu, palielināt aizvien pārstāvību un līdzdalību sieviešu bruņotajos spēkos. Un tagad, iespējams, mēs ieskatāmies nākotnē, pēc Vašingtonas samita, tad, jūsuprāt, ko NATO sasniegs nākamajos 5 gados, ja runa ir par dzimumu līdztiesību? Jo NATO klātbūtne ir vajadzīga arvien vairāk, protams, Eiropā, aizvien vairāk pēc tā ir pieprasījums, pēc drošības, un tas ir jāievieš kādu noteiktu standartu ietvaros, un kā jums šķiet? Ko mēs varam sagaidīt kā sievietes, kā cilvēki, kas vēlas dot savu ieguldījumu mūsu nedalāmajā un kopīgajā drošībā? Es domāju, ka NATO ir lielisks fórums un platforma, kas piedāvā arī pamatu diskusijām. Tas pats par sevi ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka NATO ir ļoti viendabīga, līdzīgi domājoša demokrātiju organizācija. Taču, skatoties uz 31 dalību valsti, mēs redzam arī to, ka pastāv daudz atšķirību starp dažādām dalību valstīm, to politisko kultūru, sieviešu pārstāvība, līdzdalība, civilajās, militārajās iestādēs ir dažādi. Es domāju, ka ir svarīgi domāt par NATO kā vietu, kur mēs varam dalīties ar labākās prakses piemēriem, visinovatīvākajiem veidiem, kā uzlabot drošību, tostarp dzimumu līdztiesības iekļaušanu kā patiesu plānošanas apsvērumu NATO darbībās. NATO turpinās saskarties ar noteiktiem ierobežojumiem, jo tā paļaujas uz pašām dalību valstīm, lai tās izpildītu savas individuālās nacionālās rīcības plānus attiecībā uz sieviešu mieru un drošības jautājumiem, bet es domāju, ka mums ir jādomā par to visu saistību kopumu un turpinātību, ko dalību valstis ir uzņēmušās. Tās ir uzņēmušās saistības valsts līmenī ar saviem nacionālajiem rīcības plāniem, reģionālā līmenī un ar NATO starpniecību. Un arī globālākā līmenī ar ANO starpniecību no rezolūcijas 1325 līdz vairākām citām, kas sekoja pēc tam. Līdz ar to ir tāda kā saistību daudzslāņu arhitektūra, kas dalību valstīm ir jāsaprot, tās ir atbildīgas par saistībām, ko tās ir uzņēmušās, un tad NATO kontekstā vēlreiz daloties pieredzē un politikas kaut kādos jauninājumos, to, ko viņi ir pieredzējuši, lai NATO kā kopiena varētu turpināt augt. Un tad man joprojām ir viens jautājums, jo es vēlos atvērt tādu diskusiju turpmākam, nākotnē vairāk, vai mēs nākotnes formātos vēl varētu to apspriest. Es domāju, ka NATO, jo mums ir bijusi iespēja dzīvot tiešām drošā vidē salīdzinājumā ar tik daudziem citiem pasaules reģioniem, kuriem, protams, kuri saskaras ar pastāvīgiem draudiem un briesmām, mums ir šī privilēģija dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, un mēs vienmēr varam būt kritiski par to, kur mēs dzīvojam tieši, bet tas ir pilnīgi normāli, arī demokrātija to pieļauj, tas mums ļauj diskutēt. Bet tajā pašā laikā NATO nav izolēta no pasaules. Un mēs arī redzam, ka pasaulē ir tik daudz dažādu notikumu dinamiku attiecībā uz sievietēm un mieru un drošību. Tas viss attīstās un ir valstis, kuras ir pieņēmuši nacionālos rīcības plānus. Apņemšanās tieši sieviešu miera drošības jautājumos galvenokārt tiek uzskatīta par tādu labvēlības zīmi, kā formāli ievērot starptautiskās normas. Taču, piemēram,
nacionālo rīcības plānu piemērošana kavējas. Tad iespējams var izdomāt miljonus iemeslu, bet varbūt jums ir kādas prātā varbūt 3 galvenās idejas, kuras jūs redzat arī no saviem pētījumiem. Es domāju, ka jā, ļoti godīgi jūs esat to novērojusi, un tāda nostāja, kad ir tā, ka ir laiki, kad ir lielāks politiskais entuziasms attiecībā uz sievietēm miera drošības jautājumiem, bet ir arī tad, kad no tā notiek kādas atkāpes un pretreakcija, un mēs runājam arī par šo procesu politizāciju, bet tad mums ir jākoncentrējas vairāk uz pilsoniskā sabiedrības organizāciju un sieviešu grupu lomu. 1325 rezolūcija un sieviešu miera drošības darba kārtība. Un šī darba kārtības izveide, šīs sieviešu grupas un pilsoniskā sabiedrības organizācija iesaist, kuras vēlējās pārorientēt sarunu par konfliktu atšķirīgo ietekmi uz sievietēm, vīriešiem, zēniem, meitenēm. Atzīstot, jā, tas bija ļoti, varbūt, mazāk novērtēta, tā maigi izsakoties, ja mēs runājam par šo drošības miera veidošanu, bet, lai gan tā darba kārtība vienkārši ir bijusi nedaudz militarizēta, tā patiešām ir bijusi tā kā centieni dažādās militārajās operācijās arī to starp plānošanu, un tas ir tas, kur nekavējoties uz kādiem politiskiem procesiem, pilsoniskā sabiedrība un tās aktīvisti ir ļāvuši mums tiešām koncentrēties uz dažādām vajadzībām un iedrošināt arī tās grupas, kurām ir liela loma, kurām ir koncepcijā. Dodot viņiem iespēju virzīties uz priekšu, veicināt mieru neatkarīgi no tā, kurā valstī tās atrodas arī globālā līmenī, kad tās iesaistās daudznacionālos fórumos. Paldies par jūsu veltīto laiku un dalīšanos ar idejām, un personīgi es gribētu pateikt to, ka šī saruna ir bijusi ļoti iedvesmojoša un ļoti iedvesmojoši dzirdēt to auditorijai Latvijā, Baltijas valstīs un vispār Eiropā. Es domāju, ka mēs nedzirdam par to pietiekami daudz, kaut arī dzimums jau ir bijis drošības debašu temats kādu laiku. Un es patiešām ceru, ka mēs turpināsim diskusijas nākamā gada formā un iespējams arī citos formātos. Veiksmi jums! Paldies, Elizabete, un es priecājos atgriezties jebkurā laikā. Liels paldies Rīgas drošības fóruma klausītājiem un skatītājiem, paldies visiem sadarbības partneriem, paldies organizatoriem, un mēs ceram jūs redzēt nākamajā raidierakstā.